Āpustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem. Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, Dieva draudzei, kas ir Korintā, un visiem svētiem pa visu Ahaju. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu iepriecas ar Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Kad mums ir iepriec, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīgi to pašu ciešanu panešanā, kurī mēs nesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā. Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem. Tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvē lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsiet ar savām aizlūgšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudzi izlūguši, daudzi izteikt pateicību par mums. Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā, kā pasaulē tā sevišķi jūsu vidū. Jo mēs jums cita nekā nerakstām, ka vien, ka jūs lasāt un arī saprotat, un es ceru, ka jūs to pilnīgi sapratīsiet. Tā ka jūs jau pat daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat kā arī jūs esat mūsu gods mūsu Kunga Jēzus dienā. Tādā pārliecībā es jau agrāk gribēju pie jums noiet, lai jūs atkal dabūtu žēlastību. No jums es gribēju iet tālāk uz Maķedoniju un no Maķedonijas atkal atgriezties pie jums, un lai jūs mani izvadītu uz Jūdeju. Vai tad to nolēmdams es esmu vieglprātīgi rīkojies? Ja vai mani lēmumi ir tik miesīgi, ka mans jā varētu būt arī nē? Dievs mans liecinieks, mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē. Jo Dieva dēls Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūsu vidū sludinājuši, nav bijis jā un nē, bet viņā ir bijis jā. Jo cik ir Dieva apsolīšana, tās ir viņā jā. Tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu. Bet tas, kas stiprina mūsu un jūs Kristū un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Bet es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselē, ka es jūs saudzēdams vairs neesmu nācis uz Korintu. Ne ka mēs valdītu pār jūsu ticību, bet lai vairot jūsu prieku, jo jūs stāvat ticībā. Es biju sevī nodomājis nenākt atkal pie jums ar skumjām. Jo, ja es jūs skumdinu, kas tad man iepriecinās, ja ne tas, ko es esmu skumdinājis? Tamdēļ es jums aizrakstīju, lai man nākotnē nebūtu jānoskums par tiem, par kuriem man būtu jāpriecājas. Un es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks. Jo lielās bēdās un sirds bēlēs un ar daudz asarām es esmu jums rakstījis nevis, lai jūs skumdinātu, bet lai jūs redzētu man lielo mīlestību uz jums. Bet, ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet lai neteikt par daudz, pat daļai jūs visus. Tādam ir vairākuma rājiens pietiekošs. Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk liels skumjas. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību. Taisni tamdēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās. Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu. Jo, ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ Kristus vaigu priekšā, lai Sātāns mūs nepieviltu. Jo viņa nodoma mums ir labi zinām. Bet, kad es nonācu Troādā sludināt Kristus evaņģēliju un durvis man atvērās tā kunga darbā, man sirdī nebija miera. Tamdēļ, ka brāli Titu neatradu. Bet no tiem atvadījies aizgāju uz Maķedoniju. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža, Dievam tiem, kas top izglābt un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Jo mēs neesam tādi kā daudz, kas lieto Dievu vārdu veikalām, bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdomā un Dieva priekšā Kristus spēkā. Vai tad mēs atkal sākam sev slavināt? Ja vai mums tā kā dažiem citiem vajadzīgs ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule, rakstīt mūsu sirdīs, saprotam lasām visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.
Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mūzes svaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jau daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas bijis spožs, tas tagad zaudējis savu spožumu šā pārliek lielā spožuma dēļ. Jo ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jau vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Un ne tā kā Mūzes, kas klāja apsaku par savu vaigu, lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidz tas, kam jāzūd. Bet viņu sirdis tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsaks paliek, un lasot veco derību, nevar tikt atsakts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mūze, apsaks paliek izklāts pār viņu sirdīm. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sēga tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, atsaktām sejām, Dievu godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērst viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tādēļ šī kalpošanā būdam, kas mums uzticēt no žēlstības, mēs nepiekūstam. Bet mēs atraisījušies no slepenām kaunu lietām, nedzīvojam viltībā, nec viltojam Dievu vārdu. Bet pauzdam patiesību nostājamies nevainojam katra cilvēka sirdsapziņā Dievu priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsekts, tad tas ir aizsekts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sev, bet Kristu Jēzu to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus svaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māltraukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīt, tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodot nāvei Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es arī runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam. Zinām, ka tas kungs, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Ja viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās pieaugot ticīgo skaitām, vairot arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais cilvēks dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka debesīs, no Dieva. Mājoklis, kas no rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šī teltī būdam mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti. Lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie savu kunga. Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdam, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkam. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, vai labu vai ļaunu. Tad nu pazīdam bijību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. Mēs jums sev atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar āršķirīgo, un ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notiek Dievam par godu. Ja esam apdomīgi, jums par labu. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši, un viņš mir par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir miris un uzmodināts. Tad no šā brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesas,
un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs viņu nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir samierinājis ar sevi caur Kristu un mums ir devis samierināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristū un samierināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā līdz samierināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācām, it kā Dievs runā caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties samierināties ar Dievu. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlstību būtu vēl saņēmuši. Jo viņš saka, labvēlīgā laikā es to paklausīju, un pestīšanas dienā es to palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labu un kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstam un tomēr pazīstam, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Mūsu muti ir sākusi runāt uz jums, korintieši, mūsu sirds ir atvērusies. Mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas. Bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirds atdarās. Nevelciet svešu jūgu kopā neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnība ar netaisnību. Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgiem ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs man ļaudis. Tāpēc aiziet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visvaldītājs. Tā kā mums ir tāda apsolījuma, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā. Atveriet mums savus sirds. Mēs neesam nevienam pārdarījuši, nevienu neesam veduši postā, nevienu pievīluši. To es nesaku notiesādams, jo es jums to jau esmu sacījis, ka jūs esat mūsu sirdīs, lai mēs kopā mirtu un kopā dzīvotu. Man ir pilnīga uzticība uz jums, es esmu lepns uz jums un ļoti iepriecināts. Neraugoties uz visām mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels. Kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm, ārā cīņas, iekšā bailes. Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūs ar Tīta atnākšanu. Un ne ar viņa atnākšanu vien, bet arī ar to iepriecu, ko viņš saņēmis no jums, kad viņš mums stāstīja par jūsu ilgām, par jūsu rūpēm, par jūsu skumbjām, par mani. Tad man pārņem vēl lielāks prieks. Jebšu es jūs ar savu vēstuli esmu skumdinājis, tomēr es to nenožēloju, ja es agrāk arī to nožēloju. Jo es redzu gan, ka šī vēstule jūs skumdināja, lai arī tikai uz brīdi. Tad tagad es priecājos ne par to, ka jūs tāpāt skumdināti, bet par to, ka jūs tāpāt skumdināti uz atgriešanos, jo jūs esat skumdināti pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenāk par ļaunu. Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāvi. Jo redziet šīs dievišķās skumjas, kāda rosība tās ir jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centības, sodīšanu. Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šī lietā esat nevainīgi. Ko es jums arī rakstīju, tas nenotika apvainotāju vai apvainotā dēļ, bet tādēļ, lai jūsu rūpība par mums parādītos jūsu vidū Dieva priekšā. Tādēļ mēs esam iepriecināti, mūsu iepriec top vēl pilnīgāk, vērojot Tita prieku, jo jūs visi esat viņa garu atspirdzinājuši. Ja es jūs viņam kaut kā esmu slavējis, tad es neesmu palicis kaunā, bet tāpat kā es jums visās lietās esmu runājis patiesību, tā arī mūsu uzslavu Titam ir bijusi patiesība. Viņa sirsnība pret jums ir vēl lielāka, atceroties jūsu paklausību, kā jūs viņu uzņēmāt ar bailēm un bijību. Es priecājos, ka varu uz jums paļauties visās lietās. Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dievu žēlstību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs.
Jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīt un paši dzīvodam lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pārspējām, to es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajā mīlestībā un ziedoja vairāk kā cerējām, sev pa priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Tad mēs lūdzām Titu, lai viņš kā jau iesācis mūsu vidū šo ziedojumu lietu, novest to līdz galam. Bet tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās, ticībā, vārdā, atziņā, visādos centienos un savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šī labdarības lietā. To es nesaku pavēlēdams, bet ar centību, kas redzam pie citiem, gribēdams pārbaudīt jūsu mīlestību, vai tā ir īsta. Jo jūs zināt mūsu kungu Jēzus Kristus žēlstību, ka viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņu nabadzība kļūtu jums par bagātību. Un šī lietā mans padoms ir tāds: tas jums ir par labu, ka jūs pērn lietu iesākuši nevien ar darbu, bet arī ar labo gribu. Tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko ar izpildīšanu pēc iespējas. Jo kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēja, vairāk nevar sagaidīt. Jo nevar prasīt, lai citu atvieglošanu jūs novest grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad, lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums, lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana. Kā ir rakstīts, kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags. Bet paldies Dievam, kas Titam devis sirdī tādu pašu rūpību par jums. Viņš sekoja manam aicinājumam un, būdams uzticīgs, pats labprātīgi nogāja pie jums. Mēs esam viņam līdzi nosūtījuši brāli, kam visās draudzēs ir laba slava evaņģēlija lietā. Un ne tādēļ vien, bet viņš ir mūsu draugu izraudzītais pavadonis šī mīlestības darbā, ko mēs strādājam, lai paustu tā kunga godu un savu labo gribu. Tā mēs nodrošināmies, ka neviens mums necelt neslavu bagāto dāvanu dēļ, ko esam savākuši. Jo mēs dzenamies pēc tā, kas labs, ne tik vien tā kunga, bet arī cilvēku priekšā. Tiem līdz mēs nosūtījām mūsu brāli, par kuru centību vairāk kārt dažādos gadījumos esam pārliecinājušies. Tagad viņa centība ir vēl lielāka, pilnīgā paļāvībā uz jums. Kas attiec uz Titu, tad viņš ir mans biedrs un līdzstrādnieks jūsu vidū. Kas attiec uz mūsu brāļiem, tie draugi sūtņi Kristum par godu. Tad nu parādiet viņiem savu mīlestību un attaisnojiet mūsu labo atsauksmi par jums, viņu un draugu priekšā. Bet par palīdzības sniegšanu svētajiem man nu vairs nav jums jāraksta, jo es zinu jūsu labprātību un slavēju jūs par to maķedoniešu priekšā. Jo Ahaja no pērnā gada bijusi gatava un jūsu rūpība ir pamudinājusi daudzus citus. Bet brāļus es aizsūtīju, lai mūsu labās domas par jums šī lietā nepaliktu kaunā, bet jūs būtu gatavi, kā es sacīju. Lai tad, ja maķedonieši kopā ar mani atnāktu un atrastu jūs nesagatavots, mums nebūtu jānosargst šīs lietas dēļ. Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noiet pie jums un sagatavot jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un neskopumliecība. Bet to es saku, kas sīksti sēja, tas arī sīksti pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespies, jo priecīgi devēja Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts, viņš ir izbērs un nabagiem devis, viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētījo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Redzēdam jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem. Un lūgdam Dievu par jums, tie ilgojas pēc jums, vērodam Dievu bagāto žēlstību, kas pie jums parādījusies. Bet paldies Dievam par viņu neizsakāmo dāvanu. Bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību. Es, kas klāt būdams jūsu starpā, gan esot pazemīgs, bet no tāliens pret jums rādot drosmi. Es jūs lūdzu, ka man pie jums nākot nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojam pasaulīgi. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokši noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojums un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dievu atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi, un esam gatavi nosūdīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Vērojiet, ko jūs pie citiem redzat. Ja kāds ir sevī pārliecināts, ka viņš pieder Kristum, tad lai viņš apdomā, tāpat kā viņš, tā arī mēs piederam Kristum.
Ja es arī vēl vairāk lepotos ar tām pilnvarām, ko mums tas kungs devis jūsu celšanai un nepostīšanai, tad es tomēr nepalītu kaunā, lai neizliktos, it kā es jūs gribētu iebaidīt ar vēstulēm. Jo tie saka, viņa vēstules ir gan svarīgas un spēcīgas, bet viņš pats personīgi klāt būdams ir nespēcīgs un viņa runa ir nenozīmīga. Kas tā saka, lai zina, ka mēs, kādi esam no tālienes savās vēstulēs vārdos, tad paši esam arī klāt būdami savos darbos. Jo mēs neuzdrošināmies sev pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sev lieli, bet tie sev pašus ar sev mērodam un paši sev pielīdzinādām nedara prātīgi. Mēs negribam pārmēram lielīties, bet tik pēc tā noliktā mēra, ko Dievs mums spraudzis, un pēc kura arī esam nonākuši līdz jums. Jo mēs nesniedzamies pār par mēru, it kā mēs nebūtu nonākuši līdz jums. Mēs taču pirmie pie jums nonācām ar Kristus evaņģēliju. Mēs nelielāmies nepiederīgi ar citu darbiem, bet ceram jūs ticībai pieaugot, gūt savā darba laukā jūsu vidū vēl lielāks panākums. Lai varētu evaņģēliju sludināt pāri par jūsu robežām, bet nelielīties ar jau padarīto cita darba laukā. Bet kas lielās, lai lielās ar to kungu, jo ne tas ir derīgs, kas pats sev uzteic, bet tas, ko uzteic tas kungs. Kaut jūs man mazliet panest manā neprātā, bet jūs jau man panesat. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievest vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāp ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. Es domāju, ka es nekādā ziņā neesmu mazāks par dižapustuļiem. Lai arī es esmu nepraša runā, tomēr neatziņā, to esam jūs visās lietās pierādījuši. Vai tad es esmu grēkojis pats sev pazemodams, lai jūs augstu celtu, kas sludināja jums evaņģēliju bez atlīdzības? Citas draudzes aplaupīja no tām algu ņemdams par jūsu apkalpošanu. Un kad pie jums būdams atrados trūkumā, tomēr nevienu neesmu apgrūtinājis. Manu trūkumu novērst tie brāļi, kas atnāca no Maķedonijas. Visās lietās es tā turējos, ka jūs neapgrūtinātu, un arī turpmāk neapgrūtināšu. Tik tiešām, ka Kristus patiesība ir manī, šī slava man nevar tik liekt Ahais robežās. Kādēļ? Vai tad es jūs nemīlu? To Dievs zina. Bet ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātāns izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem. To gals būs tāds kā viņu darbi. Atkal es jums saku, lai neviens netur mani par bezprāti, bet ja jau, tad pieņemiet mani kā bezprāti, lai arī es varētu mazliet lielīties. Ko te saku, to nesaku pēc tā kunga prāta, bet tikai neprātā. Jo esmu pārliecināts, ka varu lielīties. Ja tad jau daudz lielās pasaules lietās, tad arī es gribu lielīties. Jūs prātīgi taču labprāt panesat neprātīgos. Jo jūs panesat, ka kāds jūs kalpina, ja kāds jūs izsūc, ja kāds aplaupa, ja kāds jums sit vaigā. Par apkaunošanu sevis to saku, mēs uz to nebijām spējīgi. Bet ja kas lepojas ar kaut ko, es runāju neprātā, tad es arī. Tie ir ebreji, es arī. Tie ir izrēlieši, es arī. Tie ir Ābrahama dzimums, es arī. Tie ir Kristus kalpi, es runāju neprātā, es vēl vairāk, daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienas ciestams, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. 3 reizes dabūju rīksts, vienreiz man mētē akmeņiem, 3 reizes bija ūdens briesmās, visu dienu un nakti bija jūras viļņu varā. Bieži bija ceļojumos, ūdens briesmās, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās jūdzu brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badās salā un kailumā. Bez tam vēl vispārējais ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm. Kur ir kāds nespēcīgs un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā un mana sirds nedegtu? Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. Mūsu kungs, Jēzus, Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņā redz zemes pārvaldnieks lika Damaskas pilsētu apsargāt, lai mani sagūstītu. Pa logu kurvīm man nolaid pāri mūri, tā es izglābos no viņa rokas. Ir jau jālielās, kaut gan tas nedara. Es tagad runāšu par tā kunga parādībām un atklāsmēm. Es pazīstu cilvēkiešu Kristus priekš 14 gadiem. Vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina. Tas tika aizrauts 3. debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina, tika aizrauts paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav atļauts izrunāt.
Ar to es gribu lielīties, bet ar savu pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību, bet es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird. Lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmu dēļ, man ir dots dzelonis miesā, Sātāna eņģelis, lai tas sistu man ar dūrēm, ka netop iedomīgs. Tādēļ es to kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos, un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Tā lielīdamies esmu tapis bezprāts, jūs man pie tā novedāt. No jums man patiesībā vajadzēs sagaidīt atzinību, jo es nevienā vietā neesmu mazāks par dižapustuļiem, kaut gan esmu nekas. Apustuļu zīmes jūsu vidū ir izpaudušās visā izturībā ar zīmēm, brīnumiem un vareniem darbiem. Ja kādā lietā jūs būtu bijuši mazāk par citām draudzēm, ja ne tādā, ka es jūs neesmu apgrūtinājis, piedodiet man šo pārestību. Redz, es taisos 3. reizi jūs apmeklēt, un jūs neapgrūtināšu, jo es nemeklēju jūsu mantu, bet jūs pašus. Jo nav vajadzīgs, ka bērni krāj mantu vecākiem, bet vecāki bērniem. Par jūsu dvēselēm es labprāt visu atdošu un atdošu pats sevi. Ja es jūs tik ļoti mīlu, vai tad lai es sagaidu mazāk mīlestības? Labi, es jūs neesmu apgrūtinājis, bet varbūt kā krāpnieks ar viltu esmu jūs ņēmis. Vai tad es ar kādu no tiem, ko pie jums sūtīju, jūs esmu izmantojis? Es pierunāju Titu un tam sūtīju līdz brāli, vai tad Tic ir jūs izmantojis? Vai ne tanī pašā garā mēs staigājām? Un ir tanīs pašās pēdās. Jau sen jūs esat aizdomās, ka mēs jūsu priekšā tikai aizstāvamies. Mēs runājam Dievu priekšā ir Kristus, un tas viss, mīļie, notiek jūsu celšanai. Es baidos, ka es nākdams neatrodu jūs tādus, kādus es nevēlos, un ka jūs neatrodat man tādu, kādu jūs nevēlaties. Ka tikai nav jūsu vidū ķildes, skaudības, dusmu, naida, apmelošanas, mēlesības, uzpūtības, nekārtības. Ka mans Dievs man atkal nākot, mani nepazemo jūsu priekšā. Un ka man nav jāskums par daudziem, kas grēkojuši un nav atgriezušies no savas netikumības, netiklības un izlaidības, ko tie darījuši. Jau 3. reizi es nāku pie jums. Katra lieta pamatojas uz liecību no 2 vai 3 liecinieku mutes. To es jums esmu teicis un saku arī tagad, kā otrais pie jums būdams. Tā tagad no tālienes visiem, kas jau grēkojuši, un visiem pārējiem, ka es nesaudzēšu nevienu, ja atkal nākšu pie jums. Jūs vēlaties pierādījumu, ka Kristus manī runā. Viņš nav nespēcīgs, bet spēcīgs jūsu vidū. Jo jebš viņš krustā sist nespēkā, bet viņš ir dzīves Dieva spēkā. Tāpat arī mēs esam nespēcīgi, bet ar viņu dzīvosim Dieva spēkā jūsu vidū. Pārbaudiet paši sev, vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi. Ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Bet es ceru, ka jūs atzīsiet, ka mēs neesam nederīgi. Mēs lūdzam Dievu, ka jūs nedarāt nekā ļaunu. Mēs netiecamies pēc tā, lai mūs uzskata par derīgiem, bet lai jūs būtu labi darītāji, un mēs paliktu it kā nederīgi. Jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai pār patiesību. Mēs priecājamies, kad esam nespēcīgi, bet jūs stipri. To mēs arī izlūdzamies, ka jūs topat pilnīgi. Tādēļ es jums to rakstu no tālienes, lai man klāt esot nevajadzētu lietot bardzību pēc tās pilnvaras, ko tas kungs man devis celšanai un nepostīšanai. Beidzot, brāļi, esiet līgsmi, topiet pilnīgi. Iepriecinieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru, tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Sveiciniet cits citu ar svēto skūpstu, visi svētie jūs sveicina. Kunga Jēzus Kristus žēlstība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem.